Aizdomāsimies uz mirkli. Tieši šobrīd, kamēr mēs runājam, mūsu katra ķermenī notiek kaut kas absolūti neticams, neredzams, kluss, bet nepārtraukts karš. Tā ir cīņa par izdzīvošanu pret miljoniem iebrucēju. Un šodien mēs ienirsim šajā mikroskopiskajā pasaulē, lai beidzot saprastu, kā mūsu ķermenis sevi aizstāv. Jā, kā gan tas ir iespējams, kā mūsu organisms spēj atpazīt un neutralizēt draudus, par kuriem mēs ikdienā pat neaizdomājamies? Šis ir tas lielais jautājums, uz kuru mēs šodien atbildēsim. Un starp citu, izprast šo procesu ir ne tikai aizraujoši, bet arī ļoti, ļoti noderīgi gatavojoties eksāmeniem. Lūk mūsu šodienas plāns. Iziesim cauri visam, soli pa solim. Sāksim ar pašiem pamatiem, kas vispār ir reaktivitāte. Tad apskatīsim pirmo aizsardzības līniju un mūsu ķermeņa barjeras, jeb cietokšņus. Pēc tam ķersimies klāt īstajai specvienībai, specifiskajai imunitātei, un beigās iepazīsimies ar galvenajiem spēlētājiem šajā drāmā. Aiziet! Labi, sāksim ar pašu sākumu. Pirms mēs vispār runājam par cīņām un karavīriem, ir jāsaprot viens fundamentāls jēdziens – reaktivitāte. Tas ir viss pamatu pamats. Kas tas īsti ir? Pavisam vienkārši. Tā ir mūsu organisma spēja reaģēt uz jebkuru kairinājumu no ārpasaules. Un te ir svarīgi uzsvert, tas nav tas pats, kas imunitāte. Reaktivitāte ir daudz plašāks jēdziens. Tā ir jebkura mūsu ķermeņa atbildes reakcija, lai saglabātu iekšējo līdzsvaru. Labi, pamatus sapratām. Tagad iedomāsimies, notiek iebrukuma mēģinājums. Kas ir pirmā zibenīgā organisma atbilde? Tā ir mūsu pirmā aizsardzības līnija. Tās ir tūlītējas, iedrimtas reakcijas. Un šīs reakcijas, ticiet vai nē, mēs visi pazīstam ļoti, ļoti labi. Klepošana, šķaudīšana, asarošana. Jā, tieši tā. Tie ir vienkārši, bet absolūti ģeniāli veidi, kā ķermenis fiziski mēģina izmest ārā nevēlamos viesus, pirms tie vispār tiek tālāk. Bet kamēr mēs klepojam un šķaudām, mūsu ķermeņa iekšienē šūnu līmenī notiek īsts karš. Tas, ko redzam ārēji, ir tikai aizberga virsotne. Lūk, te dziļāk darbojas iedzimtā imunitāte. Šūnas, ko sauc par fagocītiem, ir kā tādi apsargi, kas burtiski apēd iebrucējus. Savukārt dabīgās galētāju šūnas medi un iznīcina mūsu pašu inficētās šūnas. Un tas viss notiek automātiski, bez jebkādas apzinātas kontroles. Tātad mums ir tūlītējā reakcija, bet vēl labāk ir, ja iebrucējus vispār neielaiž iekšā, vai ne? Un te nu talkā nāk mūsu ķermeņa cietokšņi, fiziskās un ķīmiskās barjeras. Pats galvenais un redzamākais cietokšņa mūris, protams, ir āda, bet nedomājiet, ka tas ir tikai apvalks. Nē. Āda ir aktīvs aizsardzības orgāns. Tās virsma ir nedaudz skāba, vide, kurā lielākajai daļai mikrobiem, teiksim tā, galīgi nepatīk uzturēties. Bet kā ar cietokšņa iekšējiem vārtiem un koridoriem, piemēram, mūsu elpceļiem? Arī tie ir aizsargāti ar gļotādām. Iedomājieties tādu lipīgu slazdu, kas savāc visus putekļus un mikrobus. Tas ir gļotas. Un tad sīkas skropstiņas, kā tāds konvejers, stumj šo lipīgo masu laukā no organisma. Superefektīva attīrīšanas sistēma. Katrā cietoksnī ir troņu zāle, kas jāapsargā visvairāk. Mūsu organismā tās ir smadzenes, vadības centrs, un tās sargā hematoencefāliskā barjera. Tas ir kā VIP kluba apsargs ar ārkārtīgi stingru viesu sarakstu. Cauri tiek tikai paši nepieciešamākie, vispārējais paliek ārpusē. Un, protams, nevaram aizmirst par cietokšņa iekšējām sistēmām. Aknas un nieres ir mūsu galvenie filtri un attīrīšanas stacijas. Aknas neutralizē toksīnus, kamēr nieres nepārtraukti filtrē asinis, izvadot visu lieko. Kopā tās uztur mūsu iekšējo vidi tīru. Labi, mūri ir spēcīgi, sargi ir modri, bet ko darīt, ja kāds īpaši viltīgs un spēcīgs ienaidnieks tomēr tiek cauri? Nu tad tiek izsaukta elites specvienība. Tā ir specifiskā imunitāte. Un šeit ir tā lielā galvenā atšķirība, kas noteikti jāatcerās. Nespecifiskā imunitāte ir kā bise ar skrotīm. Tā šauj uz visu, kas ir svešs, ātri, bet neprecīzi. Savukārt specifiskā tā ir kā snaiperis ar lāzera tēmēkli. Tā ir lēnāka, bet neticami precīza. Un, pats galvenais, tā ir atmiņa. Tā atcerās katra ienaidnieka seju, lai nākamreiz to likvidētu daudz ātrāk. Un kā mēs šo superspēju iegūstam?
Ir divi galvenie ceļi – aktīvais un pasīvais. Aktīvi nozīmē, ka mūsu ķermenis pats iemācās cīnīties, vai nu dabiski, pārslimojot kādu slimību, vai mākslīgi, un tas ir vakcinācijas pamatprincips. Pasīvi savukārt nozīmē saņemt jau gatavus ieročus, dabiski, piemēram, no mātes caur pienu, vai mākslīgi, kad medicīniski tiek ievadīts jau gatavas antivielas. Ir pienācis laiks satikt mūsu elites spēcvienības galvenos varoņus, kas ir tie, kas reāli veic visu šo smago darbu molekulārajā līmenī. Lūk, mūsu komanda B-šūnas. Tās ir mūsu ieroču fabrikas, kas ražo antivielas. Te palīgšūnas tie ir operācijas ģenerāļi, kas vada visu uzbrukumu. Te citotoksiskās šūnas ir īsteni killeri. Viņu darbs ir atrast un iznīcināt mūsu pašu šūnas, kuras ir inficējusi vīrusu. Un dabīgās galētājas šūnas – universālie kareivi, kas uzbruk gan vīrusiem, gan audzējiem. Kā redzams, katram ir sava ļoti svarīga loma. Labi, bet kā šī komanda atpazīst ienaidnieku? Viņi meklē antigēnus. Antigēns ir kā ienaidnieka karogs, kas signalizē esmu svešs. Bet mūsu sistēma ir vēl gudrāka. Tā neskatās uz visu karogu, bet gan uz specifisku zīmējumu uz tā. Šo zīmējumu sauc par epitopu. Tā ir unikālā ienaidnieka pazīšanas zīme. Un te mēs nonākam pie vienā elegantākajiem mehānismiem dabā – atslēgas un slēdzenes principa. Iedomājieties, katrs ienaidnieka epitops ir unikāls slēdzene. Ko dara mūsu B-šūnas? Tās ražo miljoniem dažādu atslēgu jeb antivielu, un katra atslēga der tikai un vienīgi vienai konkrētai slēdzenei. Kad atslēga atrod savu slēdzeni, notiek klik, tā pieķeras un iezīmē ienaidnieku iznīcināšanai. Tā ir neticama, molekulāra precizitāte. Mēs esam izgājuši cauri šai neticami gudrai, jaudīgajai un elegantajai sistēmai. Tā ir gandrīz perfekta, bet atslēgas vārds šeit ir gandrīz, jo tas liek aizdomāties, kas notiek, ja šī super sarežģītā sistēma kļūdās, ja tā pēkšņi sāk uzskatīt mūsu pašu šūnas par ienaidnieku, ja cietokšņu sargi sāk uzbrukt paši saviem iedzīvotājiem. Tas jau ir pavisam cits, ļoti sarežģīts stāsts, bet, lai to sāktu saprast, bija jāzina šie pamati.